Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Mēs turpinām meklēt atbildes uz visiem tik būtiskiem jautājumiem par medicīnas attīstību. Apmēram pusgadu atpakaļ mēs runājām par jauno Latvijas digitālās veselības centru, ka tāds tiks izveidots, kas nākotnē saturēs kopā medicīnas nozares digitalizāciju, kas turēs grožos digitālos projektus un redzēs to lielo bildi valstī. Tagad Latvijas digitālās veselības centrs ir izveidots. Nu jau aktīvi darbojas un jau ieguvis arī pirmo redzējumu par nākotnes plāniem, prioritātēm un attīstību. Tāpēc šodien uz sarunu es esmu aicinājis jaunā Latvijas digitālās veselības centra valdes locekli Juri Gaiķi. Un mēs noskaidrosim, kas jau ir realizējies, kādas prioritātes un projekti šobrīd ir svarīgi un kāds ir nākotnes redzējums mūsu valstī. Labdien, Juri! Labdien. Pirmkārt, gribu pateikt lielu paldies par to, ka atradāt laiku un ieradāties šajā raidījumā. Mēs jau diezgan daudz šajā sezonā esam par un aprunājuši arī ar jau Latvijas digitālās veselības centra. Es domāju, arī jau jaunajiem projektiem, kas arī šobrīd no NVD jau pāriet pie jums. Un jau esam īstenībā iepriekš jau runājuši arī par, ka tāds centrs vispār būs. Nu, un tad varbūt tā kā sākumā pirmkārt apsveicam ar to, ka ir izveidots, man liekas, Latvijā ļoti, ļoti vajadzīgs centrs. Un varbūt, ka varat arī tā kā pastāstīt, kas tad ir noticis šī pusgada laikā, šī jaunizveidotais centrs, tā kā varbūt jau ir kaut kādi sasniegumi, kā jūs šobrīd darbojaties, kas ir tie pirmie tā kā plāna punkti, kas līdz šai dienai, kas ir no 1. janvāra, vai ne? Ja pareizi atceros, jā. Paldies par iespēju būt šeit un runāt par Latvijas digitālās veselības centru, tā izveidi un tālākiem mērķiem. Pusgads vēl nav pagājis, tūliņ būs 4 mēneši pagājuši. Pirms pusgada runājām, ka drīz tiks izveidots. Jā, 4 mēneši pagājuši. No 1. janvāra digitālās veselības centrs ir startējis. Iekšēnē mēs saucam sevi par jaunu uzņēmumu. Jā, tas tiešām tas galvenais sasniegums ir pati centra izveide. Pirmie darbinieki atnākuši strādāt no Nacionālā veselības dienesta, tieši pats pamats, kas ir stācis strādāt, tie paši darbinieki, kas strādāja iepriekš ar e-veselību. Un līdz ar šiem darbiniekiem arī ir pārņemta e-veselība. Vai otrādāk, e-veselība ir pārņemta un darbinieki ir atnākuši līdz turpināt darbu pie e-veselības uzturēšanas un attīstības. Esam sākuši kā ļoti mazs uzņēmums ar 20 darbiniekiem, pamazām augam, jau esam pāri 30. Šī gada mērķis ir tiešām nostiprināt mūsu kapacitāti, zināšanu bāzi, analītikas bāzi, lai varētu pilnvērtīgi darboties kā spēcīgs IT uzņēmums. Un varbūt pirms mēs tā kā jau skatāmies nākotnē, jau uz konkrētiem projektiem, prioritātēm vai ko, bet varbūt saviem vārdiem varat tā kā definēt, kādā stāvoklī mēs šobrīd esam šajā digitalizācijas laikmetā Latvijas medicīnas ekosistēmā kā tādā. Par digitalizāciju medicīnā noteikti jārunā vairākos virzienos. Tā ir medicīna, veselības aprūpe, tieši pats ārstniecības process, medicīnas ierīces, tehnoloģijas modernās, kā arī otrā virzienā informācija, dati. Un digitālās veselības centrs strādā vairāk šajā otrajā virzienā ar datiem. Ārstniecības iestādes, tās pašas medicīnas ierīces saražo ļoti daudz datus priekš ārstniecības procesa. Šeit galvenais ir saprast, kādi dati ir nepieciešami tālāk nodošanai, tālākai izmantošanai ārstniecības procesā, jau ne pie konkrētās ārstniecības epizodes, bet vispār cilvēku veselībā. Tā kā jā, digitālās veselības centrs strādā tajā virzienā ar datiem. Bet stāvoklis valstī, cik mēs esam tā kā šobrīd gatavi vispār vai salīdzinājums varbūt uz tādu pasaules līmeni vai kā pārņemot šo centru? Ja skatās pēc dažādiem novērtējumiem, tad Latvija ir diezgan labās pozīcijās šajā attīstībā, īpaši arī tajā ārstniecības pusē.
jā, varbūt tiešām ir jāpiestrādā pie datu klasificēšanas, lai tie dati būtu vienveidīgi, lai viņi būtu tālāk izmantojami visiem vienādi. Ir mums šobrīd laboratoriskie izmeklējumi. Jau ļoti liels skaits, apmēram 6 miljoni laboratoriskie izmeklējumi ir pieejami iedzīvotājiem. Tikai tie ir no dažādām laboratorijām. Un katra laboratorija jau izmanto dažādus šos references lielumus. Līdz ar to ir jāpanāk algoritms, kā, ja cilvēks ir bijis dažādās laboratorijās, kā šie analīžu rezultāti ir jau mašīnu lasāmā veidā interpretējumi, nevis tikai ar ārsta acīm. Tā kā, jā, datu klasifikācija, standartizācija, lai savāktu šos datus un tālāk arī izmantotu. Protams, šeit ir ļoti jāsako arī līdzi datu atkritumiem. Jo jebkura datu glabāšana izmaksā ļoti lielu naudu datu centros, serveros. Līdz ar to ļoti ir jāatlasa tie dati, kuri ir glabājami, kuri tiešām būs izmantojami, un dati, kurus var arhivēt, kuri var nebūt nesniegt atbildi uz pieprasījumu online, bet kā no arhīva, ar nobīdi. Tās nebūs, protams, mēneša laikā, bet tas būs minūšu laikā, lai izsauktu šos datus no arhīva. Bet, jā, par šo ir arī ļoti jādomā, un tā ir visa datu klasifikācija, un šeit ir jābūt ļoti lielai analīzē par šiem datu izmantošanu. Jau mazliet ieskicējam, jau tagad jau ir skaidrāks, kas tad ir tās pirmās prioritātes, bet varbūt, kad varat nosaukt tādas galvenās prioritātes, kas šajā mirklī jūsu centrā ir kā galvenās prioritātes, galvenās aktualitātes, nozīmīgākie. Varbūt projektus pēc tam, bet prioritātes, kas jums centrā šobrīd ir izvirzītas šajā gadā. Galvenā prioritāte, kā jūs sākumā minēju, ir tiešām centra izveide, un nostiprināšana jau par spēcīgu uzņēmumu, ar spēcīgiem cilvēkiem, ar zināšanu bāzi. Tā ir galvenā prioritāte. Protams, līdzi nāk e-veselība, e-veselības uzturēšana, atbilstoši. Kas arī īstenībā ir tāds jaunumiņš jau tagad, mēs neesam tik daudz nemaz runājuši, bet arī viss jauns izskats, jauna virzība šajā projektā arī. Jā, tie ir, var teikt, iesāktie projekti jau Nacionālā veselības dienesta laikā. Arī šis jaunais izskats, ko visu var arī testēt, Testē.lv vietnē, skatīties, spēlēties, sniegt savus atsauksmes. Tas būtu tā kā no pacienta puses, no iedzīvotāja puses, kā viņiem ērtāk lietot šos pieejamos datus. Bet tam visam apakšā ir ļoti, ļoti liels darbs, backendā, backofficeā, kur tiešām ir jāsakārto tā informācija, kā arī, protams, ir digitālās veselības stratēģija, ir jau izstrādāta ceļakarte kādu laiku atpakaļ e-veselības attīstībai. Protams, šeit ir jāskatās, ir laiks pagājis, kopš gan stratēģija ir uztaisīta, gan šī pati ceļakarte, ir jāskatās jaunākās tehnoloģijas, kādas jau ir attīstījušās, jo medicīnas jomā katra diena ir kāda jauna tehnoloģija, kāds jauns risinājums, un šeit ir arī jānovelk tāda strīpa, ko tad vai mēs skrienam visam pakaļ, vai tomēr kaut ko stabilu taisam tieši valsts pusē par šo datu apmaiņu. Vai varbūt šie risinājumi paliek privātā ziņā, ārstniecības iestāžu ziņā, viņu sadarbības partneru ziņā, kā to attīstīt, kā padarīt ērtāku ārstiem, kā padarīt ērtāku individuāli personificējot jau pacientiem, bet jā, šī datu savākšana un, protams, pat e-veselība kā valsts risinājums nodrošina šo pamat funkcionalitāti. Jā, jo arī tā klausoties, viens tā kā jau pieminējāt, kad viens ir tā kā tas, ko redz pacienti, iedzīvotāji, un tajā pašā laikā tur ir ļoti liels darbs arī, lai e-veselība būtu tāda, kādu mēs viņu gribam redzēt arī no iestāžu puses, vai ne? Un tas, es tā saprotu, ir tāds liela iezīme šobrīd, pie kā strādājat, tā kā ar pašām medicīnas iestādēm, lai būtu tā sadraudzība, kā teiks, ar pacientu un ārstu. Tieši tā, kā jau teicu, šīs ārstniecības iestādes un viņu risinājumi, kā arī ārsti, rada šos datus ļoti lielā daudzumā.
Un kas ir nepieciešams zināt pacientam, kas ir nepieciešams zināt ārstam, kas ir nepieciešams zināt citam ārstam, kurš iespējams turpina ārstēšanu konkrētā pacienta. Un tiešām šie vēl papildus risinājumi personalizētai medicīnai, jau tas ir katram individuāli, cik daudz ir aplikācijas jau šobrīd pieejamas, tad jāskatās, kāda informācija vēl ir nepieciešama, lai nodrošinātu šo personalizēto medicīnu. Sasaistas ar vietpulksteņiem, ar visādām citādākām ierīcēm, kas pastāvīgi monitorē un piedāvā kaut kādus veselības uzlabošanas pasākums jau individuāli. Es varbūt paraustīšu lauvu vai zūsām bišķīt, un es vienkārši zinu arī sabiedrību. Sabiedrībai tomēr patīk parunāt par to, kāpēc par šāds centrs bija vajadzīgs, mums jau viss darbojās, un atkal mums tur, varbūt, kad noskaidrojam tā kā reizi pa visām reizēm, kāpēc šādu centru izveidoja, kāds ir galvenais fokus šajā mirklī, kāpēc atdalīja varbūt arī šos darbiniekus no NVD, un varbūt, kas jau ir mainījies šajā mirklī, kad šāds centrs ir izveidots, tā kā, lai ietu tālāk tieši Latvijas medicīnā. Centra izveidas nepieciešamība īstenībā ir, lai vienādotu, unificētu veselības resora iestāžu informācijas sistēmas. Tās arī ir tikpat daudz, cik veselības aprūpes iestāžu sistēmas un šie dati, ko ražo arī šīs iestādes, kas ir nepieciešams dažādu analīžu veikšanai, prognozēšanai, veselības aprūpes finansēšanas modeļu veidošanai. Tas ir ļoti liels analītisks darbs, un katra iestāde līdz šim ir veidojusi neatkarīgi šīs sistēmas. Savstarpējās integrācijas ir ļoti sarežģīti veidotas, tāpēc, ka viņas ir dažādos, ja tā var teikt, laikmetos, taisītas šīs sistēmas, dažas atjauninātas kaut kādā veidā, bet šobrīd Digitālās veselības centrs strādā pie vienotas veselības ministrijas padotības iestāžu IKT arhitektūras izveides. Un, protams, šeit ir arī paredzētas vieta šiem visiem ārstniecības iestāžu risinājumiem, kā arī dažādiem pacientu risinājumiem. Tātad pirmais ir uzbūvēt šo kopējo arhitektūru, saprast, kas šajā zvēru dārzā dzīvo un kā to visu salikt kopā, ar kādām savstarpējām integrācijām, kas varbūt pārklājās, kas varbūt vairs nav jāuztur, kad ir redzams, varbūt ir dažādas vienādas sistēmas, dažādas iestādes, kur tikai neliela uzlabojuma un ir derīgi visiem. Tā kā šī IKT arhitektūras izstrāde ir pirmais punkts, lai virzītos tālāk uz šo, atkal atgriežamies pie datiem, datu standartizāciju un klasifikāciju. Un kāpēc tas nevarēja palikt NVD paspārnē? NVD ir pēc būtības citi uzdevumi. Ļoti labi atbildi. NVD pēc būtības ir veselības aprūpes finansētāji. Un nosaka toni par to, kādi pakalpojumi ir jāsniedz, kādi ir šie pakalpojumi grozi kopā ar veselības ministriju. Tas ir viņu lauciņš, un iespējams digitālie jautājumi apgrūtina šo ikdienas darbu, jo viņiem vajag arī tikai informāciju, lai plānotu. Viņi grib saņemt produktu, informāciju šajā gadījumā. Un tāpēc ir izveidots atsevišķi. Jo tādam NVD tad ir jāapkopo no visām iestādēm, atkal jāsavāc informācija, tie ir Excel tabulas, tie ir rakstu darbi dažādi, un tad ir cilvēks, kurš to visu analizē. Bet ja tas ir vienkopus, un ja tajā tālākajā mērķī tiešām tiek Digitālās veselības centrs pārņem visu šo sistēmu apkalpošanu, savstarpējo integrāciju un nodrošinot vienu datu noliktavu, ko var izmantot, tad tas jau ir ļoti liels solis.
Labi, un tad mēs tā kā runājām par pirmajām prioritātēm šajā gadā, izveidot centru, jau sākt digitalizēt, jau infrastruktūru veidot un arhitektūru. Bet varbūt tādu, paskatāmies tādā tālākā nākotnē vēl, kas būs pēc gada, kāds ir tas galvenais virsmērķis, uz ko mēs ejam, kurā brīdī varētu teikt, jā, būs tur, piemēram, šis vai tas tiks pabeigts, vai tas ir rezultāts, kuru mēs sagaidām šajā visā. Tāds nākotnes redzējums varbūt bišķīt. Moderna, ērta e-veselība priekš iedzīvotājiem savu veselības datu aplūkošanai. Tātad, ja tur ir dati, tad arī ārstniecības puse šo redz, bet mēs vairāk strādājam uz šo datu pieejamību gan iedzīvotājiem, gan ārstniecības personām. Skatoties jau šo visiem zināmo ceļakartu un digitālās veselības stratēģiju, jā, tur ir šie posmi sazīmēti, kā tiek attīstīta e-veselība, kā viņa tiek pārnesta uz jaunu izskatu, ērtāku lietošanā, protams, papildus liekot klāt šīs informācijas apjomus, kas būs nepieciešama. Tā no 1. aprīļa visām ārstniecības iestādēm ir jāsniedz izraksti. Tas arī ir ļoti liels datu apjoms, kas ienāk. Lai gan laiks bija pietiekami ilgs, pamazām šo sāk darīt. Tas notika pēdējā brīdī, kā parasti. Tas tā jau jārēķinās ar visu, kas... Gribētu teikt, ka tāds likums jau, man liekas, ir no 2018. Tieši tā, bet tas gala termiņš bija 1. aprīlis šā gada, un kā jau kārtīgam studentam, diplomdarbs tiek rakstīts pēdējā naktī. Tā arī... Bet ar to arī visi rēķinās, ka tā arī būs, un tas notiks tiešām tajā pēdējā dienā. Protams, mūsu pusē mēs reiz arī saskaramies ar šo lielo datu apjomu, lielo noslodzi, nepieciešamību pēc papildus jaudām, kas atkal ir papildus finansējums. Un tad mēs atdaramies arī pret iespējams nepietiekamo finansējumu vispār kopumā veselības aprūpē, tajā skaitā arī digitalizācijā. Un šeit ir tiešām ļoti grūti pārliecināt īstenībā gan sabiedrību, gan arī politiķus par to, ka ieguldot digitalizācijā, vairāk tomēr ilgtermiņā paliks nauda ārstniecībā. Un šeit ir, jā, visi grib uzreiz jaunu tehnoloģiju ārstniecībā, modernu kādu tehnoloģiju, un tādējādi aizmirstot arī par šo digitalizāciju, kas tomēr dos pienesumu nākotnē, jo tur būs datos balstīti lēmumi gan par veselības aprūpes jomu kā tādu, gan arī jau konkrēti ārstniecībā, jau dati vienkopus, ko ārsts varbūt kartiņā lasot palaiž garām. Mēs šajā raidījumā arī runājam par dažādām tehnoloģijām, par digitalizāciju. Tas viss iet roku rokā, cik strauji attīstās. Pats arī teicāt par to, ka katru dienu ir kaut kāda jauna sistēma vai tehnoloģija vai forma, bet varbūt, kad arī redzam jau, kā vispār arī šajā mūsu medicīnas digitalizācijā var ienākt jaunākās tehnoloģijas, kā to visu veidot kopā. Nezinu, varbūt ir jau kaut kādas zināmas tehnoloģijas, kuras mums vajadzētu tagad visiem apzināties, visiem sākt lietot, vai kāds ir tas redzējums, kas notiksies tagad nākamajos gados un kā tas viss attīstīsies? Kā es teicu, mēs vairāk uz to datu pusi šobrīd skatāmies, un tur arī tehnoloģijas, un šeit arī jāveic izpēta, kādas ir pasaulē tehnoloģijas, kuras būs ilgtspējīgas, kuras ilgi dzīvos. Varbūt viņi šodien ir interesanti, bet rītdien vairs nebūs interesanti, bet tiešām skatīties uz tiem, ko izmanto plaši pasaulē, visvairāk jau Eiropā, ņemot vērā to, ka vienotā datu telpa nav aiz kalniem, informācijas apmaiņa savstarpēji, un līdz ar to tā informācijas apmaiņa arī pēc vienotiem standartiem jānotiek. Līdz ar to tur aiziet līdz pat serveru detaļām, kādas tiek izmantotas konkrētajā brīdī. Un tās arī ir tās tehnoloģijas, kurām jāsako līdz sabiedrībai, droši vien plašāk mākslīgais intelekts, dažādas aplikācijas. Un īstenībā par pašu tehnoloģiju jau nav mazākās nojausmas, kas tur slēpjās apakšā zem konkrētās aplikācijas vai
vai serveri, kas apstrādā šo informāciju. Bet tas viss attīstās tiešām ļoti, ļoti strauji, un šajos 4 mēnešos arī jau veicot izpēti kaut vai par šiem datu apmaiņas un serveriem, arī tas klāsts ar vienu paplašinās, vērtāk izmantojami, dārgāk izmantojami, pēc stabilāk, un tad tiešām tur ir rūpīgi jāpieņem šie lēmumi. Pavisam nesen mums bija saruna arī ar Digitālās veselības biedrību, kas arī apvieno zem sevis apakšā vairākus IT sistēmu veidotājus, dažādus ar jaunākām, vecākām tehnoloģijām, dažādi hisi, viss. Arī tika pieminēts jūsu centra vārds. Kāds ir tas redzējums, kā apvienot zem viena jumta, vai tajā pašā laikā tā kā tomēr veidot valstiski vienu kaut kādu sistēmu, vai kā ir šī sadarbība varbūt savā starpā, kā šos visus entos daudzos uzņēmumus, kas ir stipri katrs pats par sevi, tā kā palikt zem šī viena jumta, kā visus datus vilkt zem viena jumta, un kāds par šo varbūt ir redzējums nākotnē? Jā, ar Digitālās veselības biedrību mums ir ļoti laba sadarbība. Ir arī Digitālās veselības padome, kur arī ir šie paši biedri arī ir padomē, tā kā kopdarbs notiek visu laiku, un tieši šis, lai savilkt zem viena jumta, ir jāuzbūvē tā arhitektūra. Lai katrs zina savu vietu, potenciāli, un redz, kur ir citi, un kur varbūt arī katrs grib nokļūt kādā citā vietā, tur, kur viņš atrodas, un piekļūt kādai informācijai. Līdz ar to, tiklīdz tā arhitektūra būs uzbūvēta, visiem būs zināms, kas ir lācītim vēderā, un kas varētu būt interesants, jo tiešām šie dažādie produktu piedāvātāji, viņi iet uz ārstniecības iestādēm, iet pie pacientu organizācijām, piedāvāt savus risinājumus, bet nevienmēr viņi zina, kas ir pieejams, kāda informācija, un vai viņa ir sasaistīta konkrētajā brīdī ar ārstniecības iestādi. Tā kā jā, no Digitālās veselības biedrību mums ir tiešām laba sadarbība, mums notiek regulārs tikšanās gan ar biedrību, gan ar atsevišķiem biedriem dažādos formātos, gandrīz katru otro nedēļu tiekamies. Bet nav tā, ka vienkārši tiek veidot arī paralēli tur savu komandu, piemēram, mēs tagad tur taisam visu no nulītes, tagad jaunajā centrā, mēs to visu tomēr, es paskaidroju vairāk sabiedrībai, kā es droši vien to redzu, ka jebkurā variantā šobrīd ir ļoti daudz veiksmīgi risinājumi jau, kurus tomēr mēs redzam, vai ne, šajā jaunizveidotajā arhitektūrā iekšā, nevis, kad mēs tur tagad Latviju būvēsim no jauna, tur medicīnas nozarē, vai ne? Tieši tā. Mēs neesam konkurenti šiem risinājumu piedāvātājiem, produktu piedāvātājiem. Mēs nestrādājam šajā virzienā, mēs strādājam tajā virzienā, lai valsts pusē iegūtu datus, apkopot un tieši iedotu šiem risinājumiem to informāciju, kas ir nepieciešama priekš konkrētās ārstniecības iestādes vai pat priekš konkrētā ārsta. Mēs strādājam tajā virzienā, bet tieši tā šīs informācijas savākšana, un atkal atgriežamies pie klasifikācijas un standartizācijas. Un es tā domāju par to sabiedrības iesaisti. Mēs vairākos raidījumos arī esam runājuši, ka sabiedrība arī ir jāmaina savu domāšanu daudz kur, un arī sabiedrība pati var palīdzēt. Kā vispār jūsu gadījumā, kur tai, kā man kā pilsonim tagad palīdzēt šajā visā procesā attīstīties, lai tas viss tā kā būtu, kurā mirklī kā mēs varam sadoties visi kopā rokās, vai man jāmaina domāšana, vai kāds ir tas jūsu redzējums uz šo visu, lai mēs kļūtu digitāli arī medicīnas nozarē? Jā, tieši tā. Pareizi teici, jāmaina domāšana. Tā ir digitālā transformācija, tā nav digitalizācija. Digitalizācija droši vien vienkārši padarīt kādu papīru par Word dokumentu vai e-pastu, bet tā ir digitālā transformācija. Tur apakšā ir tam cilvēkam pašam ir jāsaprot, ka tas ir digitāls process no sākuma līdz beigām. Ja tāds tiek veidots, viņi nevar kaut kādā pusē pabeigt, jo tad viņš nav jēga no tā. Tas tiešām kļūst par vienkārši e-pastu, kur pārsūtīt, nevis sūtīt vēstuli pa pastu vai nest dokumentus līdzi.
Bet, ja tas process ir no sākuma līdz beigām digitāls, ar visām, tiešām ar noslēgumu procesu digitāli, tad tam jau ir jēga, tur jau ir šī informācija, tur ir šī analīze veikta visa, nevis tikai tiešām parasts papīrs, ko var apskatīties monitorā un ārsts atkal izdarīt savus secinājumus, bet jau secinājums palīdz izdarīt sistēmu un pats digitālais process. Labi, bet kā es kā sabiedrības pārstāvis varu šajā visā palīdzēt? Svarīgākais, droši vien, ko sabiedrībai varētu lūgt, ir pieprasīt no ārstiem, mainīt domāšanu digitālā virzienā, ievadīt informāciju atbilstoši noteiktajam, lai būtu viņa pieejama tajā pašā e-veselībā, un tālāk jau arī nākošais ārsts varētu redzēt, vai arī pats pacients varētu veikt izpēti, kā arī mūsu pacienti to dara. No saviem dokumentiem veic arī paši savu izpēti. Un viens no tādiem pēdējiem jautājumiem, arī tā kā ejam jau uz noslēgumu, arī minējāt izraksts epikrīze šobrīd jau tā kā tiek pieprasīts jau tur 1. aprīlis mistiskais vai ne ir bijis. Zinu, sarakstā vēl ir daudz un dažādi šie dokumenti. Jā, nu kāds tad būs tas gala rezultāts, ko tad es kā sabiedrība šajā e-veselībā vispār varēšu ieraudzīt? Nu, nezinu, es zinu, 26 apmēram dokumenti ir tādi, kurus tur vienā dienā vajadzētu redzēt. Nu, jā, tieši tā. Tas informācija priekš pacienta ir tā pacienta kartiņa, kas ir svarīga, kas ir izmētāta ģimenes ārsts, vēl kaut kāds speciālists, pie kā bijis konsultācijā. Ne jau vienmēr arī pats iedzīvotājs ir tik apzinīgs, ka aiznes visu šo informāciju atpakaļ pie savu ģimenes ārstu, vai viņam nav nemaz tik laba sadarbība ar ģimenes ārstu. Bet, ja katrs saliktu šo informāciju iekšā, tad arī viņa būtu redzama. Un tie tālāk, tuvākie plāni jau, protams, ir attīstīt arī šo nosūtījumu un vienoto pierakstu. Un šobrīd arī nosūtījums ir pieejams e-veselībā, digitāli, ļoti, ļoti aktīvi arī izmantojams. Bet viņš nav unikāls un šobrīd nepilda tās funkcijas. Un te arī parādās tas procesa digitalizācija. Tātad, ja ir nosūtījums un viņš ir unikāls, tad unikāls arī ir pieraksts pie speciālista. Nevis ar vienu nosūtījumu pieraksties 25 vietās un tad sagaidi, kurš tev visforšākais būs. Šobrīd ir tas nosūtījums, ir tas e-pasts, ko es minēju. Vienkāršā valodā sakot, tā viņš tur stāvē veselībā un vienkārši dzīvo savu dzīvi. Bet tas mērķis ir panākt, ka viņš ir unikāls, ir šī vienotā rinda, sameklē speciālistu, pieraksties, gaidi, atrod labāku vietu, atsakies no iepriekšējā, pieraksties jaunā vietā, bet nevar pierakstīties vienlaicīgi divās vietās. Tādējādi neveidojās šī mākslīgā rinda pie speciālistiem un noteikti veselības aprūpes pakalpojumi kļūst pieejamāk, jo, kā mēs redzam, cik daudz neierodās un aizmirst atteikt savus izmeklējumus. Sliktākie gadījumi ir tie, kur aiziet ar šo nosūtījumu, tiešām aiziet vairākās vietās, izmantojot iespēju pie vairākiem speciālistiem ar vienu nosūtījumu aiziet. Tā kā, jā, tas atrisinās, lielā mērā tiešām atrisinās pieejamību speciālistu. Labi, tad pēdējais jautājums no manis par informāciju. Es zinu, ka sabiedrībai droši vien daudziem arī gribās pēc tam papētīt, painteresēties. Es saprotu, e-veselībā var kaut ko minējāt, arī ceļa karte jau, ar kuru tā kā visiem zinām, vai kas, kur var pameklēt šo informāciju, kur var paskatīties vēl par jaunā centra darbības tā kā plāniem un mērķiem. Šobrīd informācija, droši vien visu priekš iedzīvotājiem visērtāk pieejamā ir mūsu sociālajos tīklos, kur aktualizējās visu laiku informācija un visi jaunumi tiek likti, kā arī atgādināt par esošajām e-veselības iespējām. Veselības ministrijas mājaslapā, e-veselībā pašā ir dažādi informatīvie materiāli. Jāveic izpēti iedzīvotājiem un jāsaprot par digitalizāciju. Brīnišķīgi. Es teiktu, ka man jautājumu laikam vairāk nav. Es gribētu teikt lielu paldies par šo sarunu. Es tā sēdēju, klausījos un cik labi būtu, ka mums nebūtu katram ar to mapīti jāstaigā pie tiem ārstiem, ne pie savu ģimenes ārstu, jo arī ģimenes ārsti, protams, manuprāt, grēko kaut kādā mirklī par to, ko viņi tur papīrītī, ko viņi sistēmā, ko viņi kur.
un mēs kaut kur apmaldamies. Es gan teikšu godīgi, es tieši vakardien arī skatos, un arī stāv tur bērniem kaut kāds tur acu izmeklējums, rekur, kas tā, šito es tur iedevu arī ģimenes ārstam, neiedevu. Nu, tāpēc ļoti ticu šāda centra pastāvēšanas būtībai, vajadzībai un tieši tā digitālajai transformācijai. Tas ir baigi feini, man liekas, ka Latvijā kaut kas tāds notiek, un es tāpēc arī vēlu, lai tiešām arī visi šie mūsu plāni, sapņi piepildās dzīvē, un mēs tiešām arī transformējam savu sabiedrības domāšanu un redzam arī šos digitālos datus. Tas man tāds liels vēlējums man pašai, jums, kā vadītājiem un īstenībā visai sabiedrībai. Saku lielu paldies, skatāmies gaišā, skaistā nākotnē. Un mēs droši vien tiekamies tikai pēc jau pāris mēnešiem jaunajā sezonā, kas notiek medicīnā. Liels paldies par skatīšanos visas šīs sezonas garumā, bet mēs noteikti tiekamies. Tā!